Līga Ignate ir nākamais cilvēks. Līga, lūdzu, es tev dodu klikeri jau saulaicīgi. Latvijas digitālā akceleratora Rīgas kontaktpunktu vadītāju un viņas prezentāciju jums palīdzēt. Atbalsta programmas un konsultanti atslēga uz izdošanos. 15 minūtes tavā rīcībā. Paldies. Izklausās, ka mani var dzirdēt. Tad jā, šis prezentācijas nosaukums vai jums palīdzēt. Šis ir jautājums, pēc kura parasti mēs veiklā bēgam no cilvēka, kurš uzdod šo jautājumu. Lielākoties kaut kā cenšamies paslēpties aiz plauktiem vai kā savādāk sakam, nē, man nevajag palīdzēt, viss kārtībā. Bet tad es pārstāvu Latvijas digitālo akceleratoru, kurš ir viens no 2 Eiropas digitālo inovāciju centriem, un mūsu mērķis ir palīdzēt, tāpēc mēs nākam ar šo jautājumu. Tas, ko dara Edici, jeb šie digitālo inovāciju centri un kāpēc tāda vispār ir, tad izveidoti visā Eiropā, tā ir kā kopīga Eiropas iniciatīva, Latvijā 2, un mērķis ir palīdzēt Eiropai digitalizēties, jeb attīstīt šo digitālo visu kopienu un būtību Eiropā, jo Eiropa, diemžēl, diezgan atpaliek no citiem reģioniem šajā digitalizācijas līmenī. Un tātad Latvijā 2 Edici, es esmu Latvijas digitālais akcelerators, jeb šodien pārstāvu, un mūsu mērķis ir tieši atbalstīt uzņēmumus, kuri vēlas radīt jaunus digitālus produktus vai pakalpojumus, un ne tikai uzņēmumus, bet arī publiskā sektorā iestādes un savādāk. Tas, ko mēs darām šeit, es tīri virsrakstu līmenī esmu aprakstījusi tos pakalpojumus, ko mēs varam nodrošināt šodien, izceļot arī projektu pieteikumu, izstrādu, uzraudzību un konsultācijas par finansējumu piesaisti, ņemot vērā, ka tās ir šīs sesijas topiki, bet lejā pirmajā stāvā ir mani kolēģi, šī pusē ekspo telpā Edgars un Egita, un ar viņiem var parunāties arī par apmācībām, arī par citiem tehnoloģiskajiem pakalpojumiem, ko Latvijas digitālais akcelerators var nodrošināt uzņēmumiem, kas domā par jauniem digitāliem produktiem. Bet šodien tātad par naudu, un tas mans mērķis, ko es gribēju šodien uzsvērt, kad nav jāmūk no tiem cilvēkiem, kas prasa, vai jums palīdzēt. Kāpēc? Ja šis vārds konsultants un atbalsts reizēm šķiet tādi biedējoši, izklausās, ka visi šodien var būt konsultanti, visi var sniegt atbalstu, visi ir gatavi par kaut ko nokonsultēt, bet es gribu uzsvērt, ka īstenībā konsultanta atbalsts ir jēgpilns un nepieciešams, jo neviens no mums nav pilnīgs eksperts visās jomās un visās lietās. Līdz ar to, ja jums ir savu biznesa ideja, jūs esat sākuši kaut ko darīt, kaut ko attīstīt, tehnoloģiski veidot, tad nerad šis te jautājums tieši kā tikt pie finansējuma, kā to ideju pacelt nākamajā līmenī un kā viņi realizēt, ir tas, kur šie te konsultanti un īstenībā arī tie cilvēki, kas pirms manis runāja, Marija un viņas kolēģi, arī savā ziņā ir konsultanti, kur jums var sniegt šo te atbalstu un pastāstīt, kā tad tais programmās tikt iekšā, kā tikt pie tās naudas, jo būsim godīgi, tas ir reizēm sarežģīts process. Un tāpēc, jā, arī par šiem te balodīšiem, vai ne, mēs varbūt kāds vēl atcerās pasaku par balodi un protu. Ir tā, ka mēs diez vai visi protam visu, diez vai arī visi ir eksperti projektu pieteikumu rakstīšanā. Šobrīd, protams, ChatGPT ir lielisks, bet ChatGPT atbild uz tiem jautājumiem, kurus jūs viņam uzdodat. Ja jūs uzdodat nekorektus jautājumus vai nekorektu promptu, viņam iedodat, diez vai tur kaut kas līdz galam labs sanāks. Tāpēc konsultantu atbalsts un arī tehnoloģiskais atbalsts un visādi citādi ir jēgpilns, lai jūs varētu savu ideju pacelt nākamajā līmenī un tiešām realizēt. Tāpēc no tā nav jābaidās. Šeit ir lielisks piemērs no kolēģa Imanta Martinsona, kurš ir apkopojis šobrīd dažas no šobrīd aktuālajām programmām un iespējām instrumentiem, kur var dabūt finansējumu. Tātad uzskaitīti 10. Šobrīd līdz mēneša beigām, jā, mums te aprīlis ir pēdējie pieteikuma termiņi. Lūk, tātad ar šo gribu pateikt, ka programmas ir ļoti daudz, naudu dabūt var. Ja? Ir populārais teiciens, naudas ir vairāk nekā vajag. Pēc viņas ir jāaiziet un ir jāzina, kāpēc viņas aiziet. Tāpēc esam mēs konsultanti, ir arī citas iespējas, kur atrast palīdzību, vajag tikai atnākt pēc šīs palīdzības. Tāpēc es gribu šodien iedrošināt, nebaidīties, jums ir ideja par zirneklīšu izslaucīšanu no istabas vai lietotni, kas palīdz apiet cilvēkus vai vienalga ko citu. Atnāciet ar savu ideju, pastāstiet to mums, padomāsim, kā to ideju realizēt, kā pacelt viņu nākamajā līmenī, kā piesaistīt finansējumu. Nevienmēr vajag miljonus, reizēm sākumam pietiek ar 20,000, ar 5,000 komandā uzbūvēt šo spēju un prasmi iet tālāk un jau pakāpeniski tātad celt šīs kompetences. Lūk, jā, un šeit arī daži citāti neminot
to autorus, bet kuras vairākās vietās esmu dzirdējusi arī runājot ar kolēģiem no citām organizācijām, kur problēma ir, ka bieži vien šī biznesa ideja ir cilvēkam. Pirmkārt, viņam ir grūtības viņu aprakstīt. Tā ir viena no problēmām. Grūtības uzlikt uz papīra, vajag atbalstu ar šo. Un arī, ja jūs ejat pēc investīcijām pie, tur biznesa eņģeļiem vai kā savādāk, jums ir jāprot nokomunicēt šo savu ideju, jums ir jāprot iedot pārliecību, ka jūsu ideja ir pamats, ka jūs esat padomājuši par visādām bedrēm, kurās jūs varētu iekrist. Un tāpēc arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc konsultanti ir jēgpilni, jo jūs, tā skatoties spogulī, nevienmēr ieraudzīsiet tās problemātiskās vietas. Tam ļoti labi palīdzēs cilvēks no malas, kurš pajautās, jā, bet vai jums komandā ir kompetence šim, vai jūs esat padomājuši, kā jūs tiksiet galā ar to vai citu jautājumu un aspektu. Līdz ar to tas noteikti šis konsultanta atbalsts palielinās jums to iespēju tikt pie finansējuma. Lūk, jā. Latvijas digitālais akcelerators strādā visā Latvijā. Mums ir reģionālie kontaktpunkti, mēs apvienojam daudz un dažādas organizācijas. Attiecīgi, neatkarīgi no tā, kurā reģionā ir dibināts vai bāzēts jūsu uzņēmums, jūs varat tikt pie atbalsta, un atbalsts ir vienādi pieejams visā Latvijā. Šie ir mani kolēģi, kontaktpunktu vadītāji, tālāk arī projektu partneri, kas var nodrošināt arī tehnoloģiskās konsultācijas, gribat kaut ko testēt, pārbaudīt, vai jūsu ideja strādās. Arī Latvijas universitātes zinātnieki var iesaistīties un notestēt jūsu sākotnējo prototipu vai kā savādāk. Tā kā lūdzu, meklējiet atbalstu, nāciet pēc viņa, un pointers vairs neiet, nevar saprast, kurā virzienā man jāspiež. Bet tad vairāk par Latvijas digitālo akceleratoru jūs varat uzzināt pie Edgara lejā vai noskanēt QR kodu, skatoties mūsu mājaslapā, jebkurā brīdī varat pienākt pie manis, pajautāt, un nebaidieties nākt ar savām idejām pēc atbalsta, un tad jūs to arī dabūsiet, un noteikti šīs idejas varēsiet veiksmīgāk attīstīt. Paldies! Paldies, Līga!